Sveicināt visiem! Šodien mūsu īpašumā ir nonācis jaunais 24. gada Mini Countryman elektriskais auto. Pirmo reizi vispār pats braucu ar elektrisko auto pie stūres. Pateikšu godīgi interesants sajūts, kad nav motora skaņas. Tas ir pirmais, kas bišķi nošokē. Neierasti, bet mēģināsim pierast. Tagad izbrauksim nelielu līkumiņu pa motorveju, tad nobrauksim malā un tad apskatīsimies, kas tad šim lācītim ir vētrā. Mini mašīnas ir pazīstams ar savu apaļo dizainu, spidometriem un tas parasti ir šeit vidū. Tad tā kā šis ir elektriskais auto, tad jā, viņam ir liels šis displejs ar dažām pogām, kurās, teiksim, pārslēdzot, mēs varam izbaudīt dažādas pieredzes. Tātad šis ir standarta ekrāns, ko mēs redzam uz mašīnas, nospiežot uz leju. Mēs varam uzlikt kartinga versiju, kas šeit viss notiekās, apgriezieni, ātrums un viss, bet šis ir diezgan mulsinoši braucot, jo visu laiku gribās redzēt, kas ar tev tur griežās. Līdz ar to šādu, es nezinu, man bišķi mulsināja, bet ja mēs aizējam atpakaļ uz standarta ekrānu, tad šīs krāsas ļoti... Viņš atkal zuls ir? Tāds nebija pirmīt. Labi. Bet tā zilās krāsas ļoti saplūst ar salonu un līdz ar to nav tik novirzošas skatienam, kā tas melnais un baltais. Šeit mums ir bonus range, tātad efektīvā braukšanā ar visām baterijām, ar visu. Ko mēs vēl šeit varam redzēt? Tas jau mums ir cits, sarkans. Pārslēdzot katru sekciju mums kaut kas noskan. Laicīgais, kā pulkstens. Jā, interesanti, bet personificēts. Mēs esam jau kāpās, ja mēs gribam pa oāzi pabraukt, tad vienkārši pārslēdzamies. Šeit kaut kāda balance. Ir interesants aparāts. Te mums ir kompass, ja nu kādam vajag pa mežu pabraukt un pamaldīties un īsti nezinu, kur ir ziemeļi un dienvidi. Viss tas tad viss ir beigās, tad mēs ejam atpakaļ uz šo pamatu, kas braukšanas laikā ir ļoti pateicīgs krāsa ziņā, saplūst ar visu un nenovirzāts. Šeit mums savukārt ir gaismiņas, izslēdzam, un šeit mums ir blakus avārijas gadījumā automātiskā poga, ko mēs varam nospēt vai pati nostrādāt, kad notiek avārija, kas zvana glābšanas dienestiem un izsauc uz notikumu. Ir kā arī šeit mums ir pults lūkai, liels panorāmas spogulis, panorāmas stikls. Attaisot vaļā tiešām mašīna paliek daudz ietilpīgāka un gaiša. Uzspiežam vēl. Pilnībā auto ar lūku. Vēl gaišāk paliek mašīnā. Paskatīsimies, kas tad vēl ar šam auto ir. Šeit mēs redzam mūsu starta palaišanas pogu. Tātad šādi mēs izslēdzam. Pasaka mums te panelī Goodbye Driver. Tātad šoferītim ar tā. Un viss vajadzētu viņam izslēgties. Nolaižot visus aizmugurējos beņķus. Jā, mēs varam novest uz tajā. Tad mēs iegūstam diezgan lielu telpu, lai ieliktu novusa galdu,
MTB riteni varētu izjaukt tā kārtībā, veselu mēs gan nevaram ielikt, bet, nu jā, aizbraukt kaut kur. Un, Piknikā. Pārvest piknikā. To mēs varam. Ļoti elementāri pavalkam aiz lipiņām, noliekam beņķus vietā vai nolaižam. Ja mēs redzam, tad aizmugurē 1,85 m tēlains var droši apsēsties. Beņķis ir nolikts tā kā priekš manis. Varu pateikt, ka jā, vietas aizmugurē ir pagalvīšas, mēs varam pieregulēt. Un ir ļoti ērti, ļoti ērta sēdēšana. Ir visādi āķīši, kur kaut ko pakarināt. Jā, skaisti, skaisti. Tagad mēs mēģināsim iekāpt šajā mini auto. Paskatīsimies, kā mums tas izdosies. Ir grūti, iekāpt ir pagrūti. Jā, varam pieregulēt. Neko daudz mēs arī stūri nevaram pieregulēt, paši augstākajā pozīcijā. Tātad iekāpt un izkāpt ir viņā tomēr pagrūti. Bet pluss ir tāds, ka ir gan ērti sēdēšana. Vienīgais, ka beņķi ir pa šauru. Man prasītos viņu nedaudz pa 1 centimetri. Nu, tādi 3 nedaudz platāk. Tā būs, ka visam ļoti ērti braukšana. Bet sēdēšanas ziņā pie taisnām izstieptām rokām pozīcijā 10-2. Galva balsts ļoti labi pieguļās kaklam. Un sēdēšana kā tāda šeit pieņemsim ļoti labi ir. Vienīgais, es saku, prasītos nedaudz sēžam vietu nedaudz platāk. Nu, tātad te ir pogas beņķis uz augšu, uz leju uztaisīts. Muguriņu varam aizvilkt, atvilkt. Un, nu jā, un viens liels pusi īstenībā ir alternatīvais spidometrs. Tā kā mums ir šeit displejs, tad alternatīvais spidometrs mums ir šeit, šajā te panelītī, displejā. Mēs ar braucot redzam, ar kādu ātrumu mēs pārvietojamies. Un acis tiešām, ņemot vērā, ka displejs ir ļoti sapūst kopā ar pārējo dizainu, ir ļoti viegli braukt ar šo auto. Ļoti kluss. Neierasti pie tik klussas mašīnas, nekad neesmu braucis, bet nu jā. Bet nu vīriešiem tāda neliela humora piedeva. Nu, kam patīk meitenes, nu tā un tā maigi tā. Tad ir pieejami 4 ventilātori, kurus tā maigi pagriežot, tā, nu maigi pavirpuļojot, mēs varam iegūt lielāku plūsmu vai mazāku plūsmu, tā pabīdīt pa labi, pa kreisi, bet nu ļoti tāds fifīga feature izdomāta, mini, nu jā, tāds erotiska pieskaņa. Nu, parasti mēs arī apskatīsimies, kas tad mums ir motora telpā, tad ņemot vērā, ka mums ir motora telpa. Tātad mums, braucot kaut kur tālākā distancē, gribas, protams, kaut kādu ierīci pieslēgt un uzlādēt. Tad šeit mini piedāvā mums Countryman ir 2 Type-C lādēšanās punkti aizmugurē. Tad mums vēl ir 2 Type-C šeit priekšā, kā arī cigarešu piepīpētājs. Un viens ir bezvadu lādētājs ir šeit pašā priekšā. Tad mums te ir, nu ja mēs nelādājam, mēs kaut ko varam nolikt, telefonu. Šeit ir maziņš plauktiņš, varam nolikt atslēgas. Šeit mums ir 2 krūzīšu turētāji. Te ir maziņš, kur mēs varam sīcenīti vai vēl kaut ko ielikt. Nu, un tad te atkal ir vēl viens tāds maziņš plauktiņš, kurā mēs varam kaut ko ielikt. Cimdu nodalījums. Īstenībā maziņš, neko daudz nevajag, bet jā. Un tad mums vēl ir bīdāmais roku atbalsts, kā kurā pozā mēs gribam. Jā, tad mēs varam vienu roku nolikt un īstenībā otrs, ja liek, nu, otram varbūt tās nedaudz pa šauru būtu.
Bet, jā, nu varam palikt apat, ja vajag, bet tad atkal roka kaut kur te. Jā, bet tā patīkam, ka var tā pabīdīt malā, kaut ko paņemt, lai nav te rokas jālauž. Tā, nu, ko jau tīri smuks, jā, ādas beņķis, ļoti. Jā, beņķis ir ērts, vienīgais prasītos nedaudz platāk, teiksim, man personīgi šodien, bet bišķiņ spiež kājas ar tā, bišķiņ ļoti ērti. Izbraucot pirmās jūdas, ir pat patīkam sajūta un braukt ar šādu elektroauto. Kas nevēlās, tad droši var arī pieteikties iežas dzinēju vai benzīns vai dīzels. Katram sava galva, bet es teikšu tā. No to brīdi varētu šitiem mašīnai pat izdot kaut kādu no 8 balles no 10, es mierīgi varētu. Jā, tā iekāpšana nedaudz ir, bet visumā pārējais ir labs 4 ģimeņu cilvēku auto. Nu ko, brauksim tālāk un piestartēsim mašīnu, tad paņemam ar pirkstu kustību, pagriežam, jā, piespiežam bremžu pedāli, pagriežam atslēdziņu, viss ieslēdzās, un tad ar kustībām vai nu uz augšu vai nu uz leju ieslēdzam ātrumu un Nu, redziet, mēs braucam, un te ir tas, par ko es runāju braucienu laikā. Displejs ir ļoti pielīdzināts interjera krāsai, līdz ar to tas ļoti nekrīt acīs un nenovirza skatienu no ceļa. Un šeit ekrāniņā ļoti labi redzam, kādu ātrumu mēs pārvietojamies, līdz ar to tas ir ļoti labi pārdomāts fīča. Šeit mēs ātrums nekāds nevaram uzstādīt, bet izbrauksim ārā uz lielāku ceļu, tad paskatīsimies no pātrinājumu, jo visi saka, ka elektroauto ļoti ātri pātrinās. Tad mēs paskatīsimies, kāda tas notiekās. Tātad mums ieslēdzās braucot ātrāk par noteiktu ātrumu. Šeit mums nolasa kamera zīmes, parāda, kāda ātruma jābrauc. Un, ja mēs pārsteidzam, tad ļoti neuzskatīties par tādu brīdinājumu, tādas signāliņš ir. Un tagad mēs izbrauksim uz lielāku ceļu. Noliksimies bišķiņa ātrumu nost, tātad, tā nolīte, jā. Un tad pātrinamies. Sasniedzam diezgan ātri. Šī nav Tesla, protams, bet foršs uzrāviens. Ja mums neskan mūzika, tad es pateikšu, ka auto īstenībā ir gana skaļš. Tagad, kad mums rādio nav ieslēgts, mūzika neskan, mēs ļoti labi dzirdam visu vēja plūsmu, kas notiek ārā. Nav tā ļoti uzkrītoši, bet tomēr ir troksnīts. Ieslēgsim mūziku droši vien, tad jau atkal to troksni kā nedzirdēt, bet ļoti labi atlaižot, teiksim, gāzes pedāli. Mašīna ļoti ātri pat sabremzējās līdz pilnīgi apstāšanās. Jā, ir kā maziņš kartiņš, pateikšu godīgi. Ja mēs runājam, teiksim, par šo displeju, tad es jums varu parādīt, par ko mēs te runājām iepriekš saistībā ar šo kartiņu opciju. Šeit ir tas saucamais go-kartie, kā kartiņš uzlikts. Pārsteidzāmies, un šeit tad, lūk, mēs redzam to displeju, bet viņš tiešām ir uzkrītošs. Un
gribās atslikt uz viņu, skatīties, kas tur griežās, kaut kādi tur powers iet, mums baterija, ātrums, vispārējais, līdz ar to, jā, tur negribās uz ceļu skatīties, bet acis tā kā nāk uz šo. Savukārt tiem, kam ir vajadzīgs, pieņemsim, navigators, tad ļoti labi šeit pa vidu. Tumšas krāsas, ļoti tāds tiešām neuzkrītošs visi un padara braukšanu ļoti patīkamu, tā nenovērš uzmanību no ceļa, varam skoši skatīties, kas mums notiek priekšā un izbaudīt braucienu. Nu jā, tātad braucam mēs, jā, nu ir beņķis, ir nedaudz pa mazu, bet mums Ieva teica, ka priekš viņas dibena esot ideāls. Tātad, jā, nu vidēji izmērs sieviešu dibenam un varbūt mazākam dibenam šis auto būtu ļoti piemērots, bet, nu, kam ir bišķi lielāki dibeni, tad ir jāskatās, ka, nu, jā, nu, man tiešām labo kāju uz doto brīdi man dur kājā, un es diez vai varētu nobraukt rentās stundas, un mums tas smagais lienā ārā riktīgi visu ceļu bloķē. Jā, kad jāskatās uz ceļa, neskatāmies uz dibeniem un uz kur tas spiež. Bet jā, es jūtu to, kad iespējams pēc kaut kādas pusstundas, varbūt tās man jau būs nospiest, varbūt tās daļa no kājas un ērmu, varbūt sāk tirpt kāju vai kas. Tad, jā, nu, beņķis īstenībā, lai cik ērti un patīkam būtu augšējā daļa, tad, nu, šis tā ielocīta, tā viena vietiņa ir tāda, kas ir diezgan, nu, rada nekomforta sajūta. Bet visumā, es jums teikšu, tiešām mašīna ir uz 8, kā es teicu iepriekš, uz 8, droši no 10 balvēm mēs šitai mautiņam varam iedot. Elektrības patēriņš, kā mēs skatījāmies šim auto, bija 65 mārciņas mēnesī, teiksim, uzlāde. Un vispār atkarībā, protams, no tā, cik bieži un kur mēs braucam un cik tālu. Bet, nu, ja mēs paņēmām mašīnu, varējām nobraukt 221 jūdzi, tagad esam pabraukājušies. Nu, mēs tā ko tālu nebraucam, bet, nu, ja 200 jūdzes var ar to pārsniedzam ātrumu, jā, man atgādināja, paldies mašīnai. Nu, jā. Nezinu, par lādēšanas ātrumiem neprasiet, nepārzinu tādas lietas. To jūs varat paši noskaidrot, kam tas interesē. Un tad mēs iestādam atpakaļ gaita, mums ļoti smuks īstenībā displejs ir atpakaļ gaitai. Nav viņš neko liels, es saku, tas neuztrītoši, diezgan precīzi. Mēs varam pabraukt atpakaļ un mums visu rāda, nu, smuks auto. Tomēr mēs atradām vienu lietu, ka tomēr dators nevienmēr nolasa pareizi zīmes. Mēs nogriezāmies no 40 zīmes uz mazu šauru ceļu, un viņš mums rāda šeit, ka mēs šeit varam braukt ar ātrumu 60 jūdzes, kas ir 100 km/h. Ceļš ir gana šaurs, viņš nav 2 joslu ceļš. Šeit ir zīmes 30, nu, šoreiz viņš nolasīja, jā. Ceļš ir šaurs, līdz ar to ir lietas, ir veidi, kad tomēr nespēja nolasīt. Bet tie, kas nezina, kādi ceļi ir Anglijā, nu, tad lūdzu paskatāties mūs, kā mums šeit aug krūmi ceļa malās līdz pašam ceļam, un veģetācija nav pie vainas, pie avārijām. Visur, kur notiek avārijas, tur ir cilvēku faktors, vai nu arī dažkārt tomēr ir laikapstākļi. Bet šī gadījumā vainot krūmus, kad kāds kaut ko neredz, ir tikai paši šoferu vaina, ka viņi nepadomā, nepiebremzē un nelasa ceļu.